par tām valodām cilvēks, kurš ir dzimis vairāk nekā 50 gadus atpakaļ, kas bija 20. gadsimtā, un šobrīd ir 21. gadsimts. Tie bija citi laiki, un tajā laikā vispopulārākā valoda, kurā runāja Latvijā, bija krievu valoda, un latviešu valoda tikpat kā nevienam nebija vajadzīga, tāpēc, ka visi runāja krievu valodā. Un ja tu esi lepns, ka tu esi latvietis un tu runā krieviski, nu man prieks par tevi. Jo, saprot, tu esi lepns par to, ka tu runā krieviski, bet kāpēc cilvēkam būtu jākaunās par to, ka viņš runā krieviski? Nevis paši krievi, krievi sūdzās, kāpēc viņi neprot latviešu valodu. Viņi saka, ka latvieši ar viņiem nerunājot latviešu valodā, un viņi paši neprot iemācīties. Tā ir tā problēma, ka mēs viņiem neprasam, lai viņi runātu latviski. Tā ir tā lielā problēma. Šobrīd es aicinātu visus latviešus ar krieviem ignorēt, nerunāt ar viņiem viņu valodā, jo jāmācās latviski runāt. Jo tas, kas mums ir bijis pirms tam saskaņas centra, visa šī politika ir novedusi mūs tik tālu, ka šī sabiedrība tomēr dalās. Vai, sirdīgi sāp! Oi, kā sirdīgi sāp!